Labdien! Šodien mēs pamēģināsim izveidot vienkāršu eņģi un paskatīties, kā viņai pielikt kustību, lai mēs redzētu, kādā virzienā detaļas var kustēties un cik daudz. Sāksim mēs ar pavisam vienkāršu skici. Mums vajadzēs izveidot vairākus aplīšus. Tehniski mēs varam rēķināties ar eņģi, kurai pa vidu varētu, piemēram, ielikt naglu, bet šoreiz mēs taisīsim ar orientēšanos, ka visas detaļas varētu būt plasmas. Līdz ar to ielikšu, ka ārējais diametrs ir 8 mm, iekšējais, piemēram, 5, un tā būs mums tā cilindra daļa, kas parasti eņģiem ir. Šī mirklī mēs eņģi veidojam vairāk kā detaļu, kas var kustēties, un gadījumā, ja jums projektam vajag kādu īpašu izmēru eņģes, kurām, piemēram, jāiet konkrētā vietā, tad mēs varam viņas arī uzmodelēt. Tad tas būs pats sākums. Attiecīgi šim te riņķim es veidošu ekstrūdu 10 mm. Tālāk no augšējās virsmas ar offset 0,2 mm es veidošu atkal 10 mm. Tad šis 0,2 ir minimālais offsets, lai 3D printējot detaļas nesavienotos. To šobrīd mums rāda join komandu, tā kā ir offsets, kas atdala pašas detaļas, mums izveidosies vairāki body. Un tā atkārtosim, līdz mums būs 4 daļas. Tad, kad veido eņģi, tad vienmēr mums vajadzētu sanākt pārskaitam ar detaļām, un vēlams būtu tomēr, lai ir vairāk nekā 2 uz katru pusi. Tas ir vairāk saistīts ar noturību un spēkiem, ka, ja ir tikai 1 un 1, tad būs ierobežotāks svars, ko var likt uz detaļu. Tagad man ir 4 detaļas, un man vajadzētu tāds tā kā spārniņus katrā pusē, un pēc tam vēl arī te pa vidu naglu. Lai izveidotu spārniņus, man tā kā vajadzētu zināt, kurā vietā man visi jātais, bet redzam, es speciāli to nedaru uz asīm. Tad mēs varam izveidot šīs te plaknes, bet tā kā tas ir apaļa figūra, mums jādara tas nedaudz viltīgi. Mums no sākuma jāizveido tangent plane, kas izveidos tā kā pieskara veidīgu plakni, kurā mēs varētu strādāt. Tālāk mēs izveidosim plakni, kas būs pa vidu. Ja mēs veidojam pieskarveidīgi, mēs nevaram pārvietot pa labi, pa kreisi, mēs viņu varam tikai rotēt ap objektu. Līdz ar to tagad mums būs offset plane no šīs te plaknes. Mēs zinām jau, kāds ir izmērs, līdz ar to mēs varam vienkārši pabītīt, bet tehniski ir tā, ka objektu vidū parasti mēģinās pielipt. Sliktākajā gadījumā mēs varam izveidot skicu un pēc tās noteikt, kurā vietā tad tai plaknei ir jābūt. Attiecīgi, šīs plaknes izveidojās kā construction, plane 1, plane 2. 1 es izslēgšu un uz 2 es veidošu skici. Līdz ar to skici man būs tieši pa centru objektam un es varēšu veidot ekstrūdu uz abām pusēm. Ja mēs gribam taisīt taisnes stūrus pēc šī objekta, mums, protams, ir nedaudz problemātiski, kā mēs to esam redzējuši jau iepriekšējās nodarbībās. Līdz ar to mēs varam paņemt komandu project. Tad šī te komanda ļauj izvēlēties jau izveidotus objektus un no viņiem izveidot līnijas. Ja es izslēgšu šos te body, redzam, ka man izveidojas līnijas. Kāpēc man neizveidojas pa labu un pa kreisi? Tāpēc, ka tas ir cilindrs. Līdz ar to tiek izveidot tikai tā līnija, kura ir labi attēlojama. Tālāk būtu jautājums, ka ja mēs veidosim tieši gar malu, tad, kad mēs taisīsim ekstrūdu, tā daļiņa, kas reāli saskarsies, būs niecīga un realitātē mums objekti varētu salūzt. Līdz ar to mums būtu jāskatās, cik tālu uz iekšpus mēs vēlamies piemēram, palīga līniju, un lai varētu noteikt, kur mums ir jāliek šis taisnes stūrs, kas veidos tādu kā spārni. Mēs varam redzēt, ka te ir aptuveni 2 mm, tad mēs varam arī mierīgi milimetru veidot no malas. Attiecīgi tieši tas pats no otras puses, un pēc šī punkta vadīties, kur mēs veidosim tātad savas līnijas. Ja gadījumā sanāk ielikt īstu līniju, nevis palinu līniju, vienkārši izvēlamies un samainam līnijas veidu.
Šī mirklī es izslēgšu bodīs, lai tie netraucētu. Redzam, šeit pielīpu, un es pielikšu vēl aptuveni milimetru uz šo pusi. Otrā pusē man vajadzētu darīt līdzīgi, tikai es izvēlos punktu, pavelku peli uz leju, atrodu punktiņu un atlieku izmēru. Tad šī gadījumā nedaudz ir jābūt redzamam tam, kas ir augšpusē, lai atvieglotu mūsu darbu. Var, protams, ar roku ierakstīt izmērus, bet tas ir nedaudz grūtāk. Un es ieslēgšu atpakaļ savus ķermeņus. Tad tālāk man vajadzētu būt visi ķermeņi augstumā, tādam tā kā spārniņam. Redzam, ka augstums sanāk 4,6 mm, tātad tas ir dēļ tā, ka mums ir pa vidu 3 atstarpes 0,2 izmēru. Tā. 25. Un otru likšu no apakšas, tas būs nedaudz vieglāk. 25. Gan es skeču. Tātad es izvēlos konkrētos gabalus, ko es vēlos ekstrūdot. Nedaudz pagriedīšu, lai var redzēt. Ekstrūd. Un direction mums būs simetrisks. Piemēram, pa milimetram uz katru pusi. Tad uzreiz viņš gribēs izgriezt. Tā vietā samainīsim uz join. Un tiks apvienots divas apaļās detaļas kopā ar šo spārniņu. Okay. Ieslēgsim atpakaļ skici un izdarīsim tieši to pat otrai pusē. Tātad liekam, ka ir simetriski. Piemēram, milimetrus uz katru pusi un join. Okay. Tad redzam, ka man izveidojušās divas detaļas vairs. Varam uzklikšināt. Vienu pa labi, vienu pa kreisi. Un mums vajadzētu pa vidu kaut ko, ap ko tas viss griezīsies. Reālajā pasaulē mēs varētu, protams, šo te caurumu veidot tā, lai tur pilnīgi standarta nagla ielien, bet šoreiz mēs veidosim visu, lai izveidotu engas. Reāli strādājuši ar animāciju. Tātad uzklikšana uz virsmas, un man vajadzētu vidu. Redzam, ka par spīti tam, ka man nav nekas skicēts šeit, aplīts parādās, kur ir apļu vidus. Tad es nevēlos 5 mm, es vēlos 4,8. Un man vajadzētu arī tā kā augšiņu, lai neizkrīt cauri. Nu, ieliksim, piemēram, 6 mm. Tātad vienu mēs ekstrūdosim cauri līdz pat apakšai. Bet mums vajadzētu sākt vismaz 0,2 mm virs, lai mums atkal lietas nesaskarās, un ja mēs to drukājam, tad mēs varētu drukāt visu vienā reizē. Tātad šī gadījumā to object. Un ok. Tālāk atkal ieslēgšu atpakaļ skici, un šī gadījumā būs nedaudz grūtāk izvēlēties, jo man vajadzētu visas šīs te daļas. Vieglākais atkal ir izslēgt ķermeni. Izvēlēties šīs te daļas, ieslēgsim visu atpakaļ un, piemēram, 2 mm uz augšu. Neaizmirstam arī vidiņu un join. Tad uzmanīgi paskatāmies, vai gadījumā neesam aizmirsuši, ka ir jābūt arī offsetam. Man 2 mm. Un tad join būtu jāstrādā ar pareizo dēļ. Un mums joprojām ir 3 ķermeņi. Varam pirmos 2 izslēgt, un mums ir tāda kanāla. Tātad, lai veidot jebkādas kustīgas lietas, mums vajag kaut ko definēt kā nekustīgu un kaut ko kā kustīgu. Turklāt, lai pieliktu kustību, mums nedara kā ķermeņi. Ķermeņi ir viegli rediģējami. Tehniski tas, ko mēs pārveidosim, arī būs rediģējams. Bet tas strādās nedaudz sarežģītāk. Un tā kā ne visas funkcijas mums ir pieejamas, tad mēs koncentrēsimies tikai uz to, ko mums tas nodara. Tad mēs paņemam, piemēram, šo te naglu, izvēlamies Assemble New Component. Standarta un Internal. Internal nozīmē, ka no šī faila. From Bodies nozīmē, ka mēs no ķermeņa to pārveidojam. Ok. Un mums izveidojas komponenti. Tātad komponentiem ir iespējams piesaistīt papildus īpašības. Un es to nosaukšu vienkārši kā naglu. Attiecīgi body 1 un body 2 mums arī ir jāpārdefinē kā komponentes. Mēs varam vienkārši apsaukt kādu kā kreiso labo,
Viss ir, protams, relatīvi tam, no kuras puses mēs skatāmies, bet lai mums būtu nedaudz vieglāk saprast, kuru komponenti mēs regulējam. Šo te nagla 1 mēs vēlamies padarīt kā nekustīgu. Tas nozīmē labais taustiņš ground. Šis te elements nemainīs savu atrašanās vietu, mainīs viss pārējais. Tālāk, lai mums būtu vieglāk, mēs izslēdzam, piemēram, labo komponenti. Un labā īstenībā būtu vieglāk uztaisīt. Sāksim ar labo tad. Assemble un joint. Tātad vienam objektam mums jāizvēlās šeit, un otram jāmēģina tai pašā vietā. Attiecīgi standartā viss griezīsies uzreiz apkārt pilnā apjomā vai mēģinās uz augšu uz leju uzstāties. Redzam, ka objekts ir nedaudz pārlicis, kas nozīmē, ka mums pašiem viņu vajadzētu pakustināt līdz tai vietai, kur mēs viņu vēlamies. Tad tie būtu 2,2 mm no augšas naglai. Reizēm objektiem var ieklikšķināt eņģes vietu precīzi, un tad nekas nav jāpārvieto, bet tas ir atkarīgs no paša objekta. Mēs varam arī, protams, ielikt kustībai minimālo maksimālo šo te leņķi. Viņu var arī vienkārši pavilkt ar peli. Un tad, skatoties par view, varam redzēt, ka kustās tikai noteikti objektu apjomu. Ja mēs vēlamies, lai ir otrādāk, tad ir jāskatās uzmanīgi, tāpēc, ka šīm te komandām nepatīk negatīvi leņķi. Līdz ar to var gadīties, ka kustība ir jāveido pilnīgi otrādāk. Tātad uzlikšu pauzi, uzlikšu 0, 90. Tas nebūtu ideālākais variants, līdz ar to pamēģināsim, piemēram, 270 līdz 360. Un redzam, ka sanāk tieši tā pati kustība. Tikai, ja es nospiedīšu stop, atkal ir pret centru. Tad, kad es nospiežu OK, viņi, protams, aizlec atpakaļ, tas ir pilnīgi normāli. Ja nu kas, mēs varam skatīties un mainīt katru kustību atsevišķi arī caur šo te menu. Jābūt uzmanīgiem vienīgi, ka reizēm tas var nedaudz iegļukot. Tā ir tāda nedaudz eksperimentāla funkcija, bet viņa ir diezgan noderīga. Tāda labā puse ir, ka mēs gribētu kreiso. Atkal joint. Un izvēlamies šo te kustību. Tad redzam, ka mums atkal ir problēma ar novietojumu. Tad mēs gribētu uz offsetu samainīt, lai viss ir atpakaļ savā vietā. Tad tas nebūs 11 mm, tas būs 10,4. Šoreiz ieklikšināju zemāk. Un kustība mums būs no 0. Ja gadījumā pat īstenībā ne no 0. Mums vajag uz otru pusi. Mēģināsim 100. Nē, te būs 0. Un te būs 90. Ok. Un priekšskatījums. Tad, kā nojaušam, šī mirklī mums var nedaudz arī konfliktēt detaļas, jo mēs ieliekam 90 grādus. Tas ir maksimālais, cik var griezties detaļa. Mums būtu arī jāskatās, lai tas viss ir reāli centrā. Ja kāda no detaļām mums ir nobīdījusies, piemēram, šī pirmā, mums vajadzētu viņas nolikt vietā. Tad, ja gadījumā tas nesanāk, mēs varam arī izdzēst kādu no šīm te eņģēm un izveidot pa jaunam. Tad viens punkts, otrs punkts, pa Z asi uz leju un minimums maksimums. Tātad 170
un 360. Mīnusā šai te komandai nepatīk. Okay. Tātad ieslēgšu otru detaļu, pārbaudu, ka viss atrodas tur, kur tam ir jābūt. Saglabāšu. Un izveidosim tādu kā animāciju. Tam ir domāts motion study, kurā mēs varam izvēlēties arī vairākas eņģes. Un tad mums atliek tikai atlikt, kur tad mums atrodas konkrētā mirklī. Ideālā variantā mums vajadzētu, protams, pārsaukt viņas, lai mēs varētu saprast, kur kas atrodas. Tad, piemēram, 60 punktā ieliksim 90 grādi, ieliksim, ka kustība notiek turp šurpu, un redzam, ka mums kustās viena puse. Otrai pusē mums maksimums ir 360, mums vajag izvēlēties konkrēto līniju, 360, bet te mēs redzēsim tādu kā dīvainu kustību. Tas ir saistīts ar to, ka šeit sākumā 0. punktā ir ielikti 0, mums tur vajag 270. Ja mēs vēlamies, lai otrādā kustās, mēs to varam izdarīt, vienkārši samainot šos grādus, jo kustības animācijai der arī otrādā. Tad vienīgais, ko mēs varam redzēt, ka šie divi objekti saskarās, kas nozīmē, ka it kā limits tehniski mums nav korekts. Tad mēs varam uzlikt arī lēnāku kustības ātrumu, vai arī atlikt punktus nedaudz vēlāk laikā. Tad nopauzēšu, paskatīšos, ka šeit neder tas 270. Šī komanda tieši ir domāta, lai jūs varētu pārbaudīt, ka kaut kam ir jābūt savādāk. Tad šī gadījumā īstenībā nevis šeit vajadzētu mainīt, bet otrādāk. Tā, pamēģināsim no sākuma šo uz 80. Un tagad šeit vajadzētu pamainīt, paskatīties uz kuru pusi. Tad skatāmies, ka vēl joprojām saskarās. Ja gadījumā šeit sāk veidoties pa daudz punkti, mēs viņus vienkārši varam mēģināt nodzēst, pie mīnus zīmīte. Mīnus. Ja mēs uzklikšķināsim konkrētājam punktam virsū precīzi, tad samainot mums neizveidosies vēl viens punkts, bet pamainīsies grādi. Piemēram, 79. Un otram 179. Redzam, ka vēl joprojām nedaudz saskarās, bet jau izskatās realistiskāk. Tātad, piemēram, šeit mums būtu sieniņas, kas varētu kustēties līdzi, un tad mēs varētu pārbaudīt, kā visas pārējās detaļas, piemēram, vai rokturs saskarās ar kādu virsmu. Nospiežam OK, un motion studies mums parādīsies, ka šī te animācija ir pieejama, kad mēs nospiežam edit, mēs varēsim viņu pārbaudīt. Attiecīgi, protams, jāuzmanās, ka pēc var palikt uz konkrētās momenta, līdz ar to pabīdam atpakaļ un apstiprinam.